Kas ir bijis tas tavs dzinols pa to labirintu visu laiku dzīt, un tu tomēr esi arī riskējis diezgan daudz? Tā ir man trakākā īpašība. Man kaut kur pilnīgi zina, man pat tāds kaifs ir tajā brīdī. Sabot, ja man vēl kādi 2 cilvēki pasaka, ka tas nav iespējams, un tas man šausmīgi interesanti paliek. Pilnīgi, es nezinu, kaut kā šībers aiziet, kaut kā norēpst un saka, nē, tas ir iespējams. Un tad pateikt tā, lai visi uzzina, ka tu to esi pateicis, un tad tev nav kur atkāpties. Tikai tad tu vari sasniegt to. Jo cilvēks jau principā kaut ko sasniedz, vai nu viņš ir badā, tāpēc runā par tiem māksliniekiem, ka viņi ir uzglazno tikai tad, ka viņš ir badā. Ja cilvēks ir paēdis, tad viņš tāds slinkāks. Paskatīšos televīziju, tur tā. Bet tev nav naudas, jeb nav kaut kas, jeb tev nav kaut kas pietrūks, tavu ambīciju apmierinājumu. Tam līdz, tad tu esi gatavs ārdīties, tad tu esi gatavs iet uz priekšu tā, ka tu... Nu, es domāju, ka tur ir... Jā, un man tāda īpatnība ir. Man patīk riskēt. Nu, nemāk izstāstīt, patīk. Tā izsaukuma sajūta, viņa jau aug un aug un aug, lai cik tas kumos nekļūst lielāks. Nē, tas ir, ja tu runā par izsaukuma sajūtu, nauda, tas nav. Nauda ir līdzeklis, un to ar laiku tikai saprot. Nauda, no sākuma tev ir svarīgi, pirmā nauda, kad tu nopelni, tev ir svarīgi, jā, man te, forši, man te ir. Bet pēc tam tu saproti, kad... parunāsim tā, kaut vai par tādiem Latvijas, kādiem, kam ir ļoti daudz naudas Latvijā. Viņa dzīve jau neatšķirās. Kas viņam savādāks ir? Nekas viņam savādāks. Varbūt viņš var iet uz veikalā, dārgāk desu nopirksi. Nav nekā. Citā skolā bērnies. Nav, nekā tāda nav. Un īstenībā tas svarīgākais ir, kad tas tev ir līdzeklis, kas tev mazliet atbrīvo, un tev nav visu laiku jādomā par to, par ko es elektrību tur samaksāšu, kaut ko vai tur lampiņu izslēgšu. Tas vienkārši tā kā daži gudri cilvēki teikuši, viņš tā kā, atvieglo tavu dzīvi, bet ne jau izmaina tavu dzīvi, tā kardināli. Daudziem tā liekas, bet tā nav.